Šoreiz raidījumā Vakar vēstis skatieties. Valmierā noticis smags ceļu satiksmes negadījums, kura sekas daudzi cietušiem, kā situāciju risina operatīvie dienesti. Valmierā turpinās ūdens saimniecības attīstības projekts. Cēsu viduslaiku pilī tiek uzņemtas epizodes amerikāņu asa sižeta filmai. Pēc Vakar vēstīm raidījums Vidzemniekam izdodas. Šodien Valmierā notika smags ceļu satiksmes negadījums uz dzelzceļa pārbrauktuves, kur sadūrās smagā kravas automašīna ar vilcienu. Abi transporta līdzekļi veda gāzi. Sadursme notika pilsētas rūpnieciskajā teritorijā, netālu no Valmieras Stiklašķiedras un Latvijas propāna gāzes filiāles. Ceļu satiksmes negadījums starp abiem transportiem notika 10:00, un drīz vien pēc sadursmes gaisā sāka izplatīties gāze no kravas automašīnas izbirušajiem gāzes baloniem. Pēc dažām minūtēm notikuma vietā ieradās operatīvie dienesti, lai jau sāktu Vidzemē vērienīgākās civilās aizsardzības mācības. Divas cisternas, iekšā ir 200 litru muftas ar nenoteiktu šķidrumu gāzes baloni. Cisternās ir sašķidrinātā gāze. Izbrauc Valmiera 105, Valmiera 101, Trenči 301, Sēžas 102. Apstipriniet, ka sapratāt. Tiklīdz ieradās pirmās glābšanas brigādes, nekavējoties cietušajiem tika sniegta palīdzība un veikta vietas apsekošana, lai saprastu, kas patiesībā noticis. Mācību mērķis – noskaidrot dažādu operatīvo dienestu savstarpējo komunikāciju un profesionalitāti krīzes situācijā. Neviens no dienestiem nezināja konkrēti par scenāriju, jo tas ir reāli pietuvināts reālai situācijai. Scenāriju zina tikai organizatori, un organizatori, protams, ka gods godam, neko tālāk nav palaiduši. Dienestiem nezinot, uz mācībām bija pieaicināti arī cilvēku pūļu un preses pārstāvi. Viņu uzdevums bija ar savu zinkārību radīt glābējiem papildus apgrūtinājumu. Brauc vilciens, smagā mašīnai kaut kas noticis, apstājies uz dzelzceļa, vilciens varēja nobremzēt un apgāzt mašīnā propāna gāzi. Ir divi cietušie, ir izsaukta ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, valsts policija, zemesardze. Skatīsimies, kas tālāk notiks. Kā ir cietušie, kādā stāvoklī? Cietušiem ir traumas, es jums nemāku pateikt, tas ir vienkārši ātrā palīdzība, viņi varētu sīkāk komentēt. Sakiet, lūdzu, cik smagi cietušais ir cietis, kas notiks? To ir prasies Melis Felšidītē. Es neesmu Felšidītē, es esmu šofērs. Sakiet, lūdzu, cik smagi cietušais cietis, kāda ir? Atvainojiet, patreiz es viņu darbojos. Es atvainojos, mēs televīziju. Sakiet, lūdzu, kāda situācija lūdzu, šobrīd ir? Pašreiz tur. Kur policijas stāv, lūdzu, uz turien. Visprojām. Sākumā pie paša pirmā cilvēka, ko redzējām, kas koordinē visu situāciju, kas organizē policijas darbu, liek, kur ātrajiem ir jābrauc, kur operatīvajiem dienestam. Viņš bija atsaucīgs. Viņš bija ļoti atsaucīgs, parādīja, nekāpjiet pāri lentēm, arī dokumentēja, kāda ir situācija, kas ir noticis, kāda problēma, bet pēc tam mēs paši redzējām. Ātrie nebija tik atsaucīgi, jo tas bija saprotams, viņiem bija darbs, viss notika, tikko bija cietušais atvests, un mēs stāvējām tieši notikuma vietā. Tā kā bija gāzes noplūde, tie, kuriem bija izdevies nokļūt bīstamās zonas epicentrā, drīz vien arī nonāca cietušo lomā. Un tas, protams, glābējiem darba apjomu jau atkal tikai palielināja. Parasti tādos negadījumos ir zinkārīgie, kuri vienkārši pārkāp to bīstamo robežu, nezinādams to, ka kaut kāda gāzes noplūde. Viņam, protams, ka pēc iespējas gribās tuvāk epicentram atnākt, un, protams, ka līdz ar to viņi arī paši cieši. Šeit mēs vienkārši izstrādājam to, ka cilvēki arī ļoti vieglkārtīgi izturās pret tādām negadījuma vietām, vienkārši ar savu zinkāri, ka vienkārši arī tas arī reālā dzīvē notiek. Vēlāk starp cietušajiem jau bija arī dienestu darbinieki, līdz ar to nācās saukt papildu spēkus. Tā kā apkārt ir vēl daudz citu uzņēmumu un arī mājasaimniecības situācija kļuva arvien kritiskāka. Gāzes noplūdes dēļ bija sprādzienu un uguns draudi, tāpēc tika pieņemts lēmums pilsētā ieslēgt skaņas sirēnas un uz ārkārtas sapulci sasaukt Valmieras civilās aizsardzības komisiju. Būs man ziņojums par situāciju notikumu vietā un par tām problēmām, ar kur šobrīd saskarās šīs avārijas novēršanas grupa. Tad arī kopēji kolēģiāli mēģināsim risināt, ko mēs darām un kas būtu darām šobrīd, lai pirmkārt aizsargātu civiliedzīvotājus, kas ir tuvumā. Šobrīd riska zona ir palielināta.
no 300-500 metriem, tas ir apmēram šādi. Tā ir bīstamā zona šobrīd. Turpinās gāzes noplūde no gāzes baloniem, kas no tās avarējušās kravas mašīnas ir izbiruši. No cisternām noplūde šobrīd nenotiek, bet cisternas turpina uzkarst. Tā ir informācija par 13 cietušajiem. Cik kooperatīvu glābēji ir notikuma vietā, kā norit organizatoriskais darbs Vidzemes reģiona sakara punktā un kā norit civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sanāksme, no malas vēroja speciāli pieaicināti eksperti, kas pēc tam veiks mācību analīzi. Secinājums, jā, es esmu izdarījis, jā, jo tīri šeit es atrodos laiku uz vietas, es neesmu tur uz vietas notikuma vietā, pēc informācijas apmaiņas, pēc informācijas par citušajiem policistiem, jā, tur es domāju, ka mums būs ļoti nopietna analīze, jo man liekas, ka pirmais glābšanas darba vadītājs īsti noteica šīs bīstamās zonas, līdz ar to ir iespējams, ka policijas darbinieki pat nezinot šo apdraudējumu ir iegājuši varbūt dziļāk nekā viņiem tas bija jāizdara. Bet, kā jūs sakat, tas ir viens no šiem mācību uzdevumiem konstatēt problēmas, lai pēc tam varētu atrisināt un tās nenotiktu reālā dzīvē. Viņu var vērtēt ne tikai Valmieras mērogā, bet arī šīs mācības var vērtēt arī tomēr, lai ar viņas ir vietējās mācības ar nosaukumu, viņas var vērtēt pat tādā visas valsts mērogā, jo viņas ir viens no pirmajām, es domāju, tādas, ko mēs uzdrošinamies taisīt, jo tas nav tik vienkārši nemaz, bija pamatīgs sagatavošanās darbs, bija dažādas neskaidrības, un viņas vēl ar vienu ir, bet mēs būsim daudz tuvāk jāpiesit 3 reizes pie koka, ja nu kaut kas notiek. Mācības glābējiem vēl tuvāk reālai dzīvē pietuvināja vēl kāds negaidīts pavērsiens, ar ko nebija rēķinājušies pat paši organizatori. Uz Valmieras apveceļa agri no rīta bija noticis īsts satiksmes negadījums, kas par sevi lika manīt arī vēl mācību laikā, proti bija bloķēta satiksme, līdz ar to glābējiem nācās meklēt citus īsākos ceļus. Naktīs gaisa temperatūra jau noslīd zem nulles, un tas var veicināt tā saucamā melnā ledus veidošanos uz ceļiem. Iespējams tieši apledojuma dēļ agrā rīta stundā uz Valmieras apveceļa, kas ved uz Smilteni, no ceļa nobrauc smagā kravas automašīna, par laimi bez smagi cietušajiem. Negadījums ir noticis tumšajā laikā, iespējams, ceļa apstākļu dēļ. Laiks paliek vēss, tilti, uzbrauktuves, viadukti paliek slideni un ar to jārēķinās vadītājiem, ka ir slidens. Iespējams, ka vadītājs nebija to paredzējis, jo melnais ledus, melnais asfalts, var neredzēt, ka ir apsals. Smagās automašīnas šoferis ar viegliem miesas bojājumiem ir nogādāts Vidzemes slimnīcā uz medicīnisko pārbaudi. Kravas automašīna bija braukusi no Rīgas, tātad tās vadītājs jau pietiekami ilgu laiku bija atradies nomodā. Iespējams, negadījumu veicinājis arī īslaicīgs modrības zudums. Alkoholisko dzērienu ietekmē vadītājs nebija. Pārbaudēs, ka tas netika konstatēts. Kravas automašīnas vadītājs bija ceļā, lai izvadātu maizi. Šis Valmieras apkārtnē bija pirmais ceļu satiksmes negadījums, kas notika aplidojošu ceļu dēļ. Šoreiz vadītājs tika cauri bez nopietnām sakām, un policija aicina arī citus autovadītājus ņemt vērā laika apstākļus, kas šajā sezonā ir ļoti mānīgi. Negadījums varēja būt stipri smagāks, krauja diezgan liela ir, tik daudz, ka uzsēdās uz nomales, tad automašīna nenokrita līdz pašai lejai zemē. Jābūt pašiem vērīgiem, uzmanīgiem. Ir jārēķinās to, ka būs vietām slidens. Klajā laukā varbūt ne, bet izbraucot uz tiltu, kaut jau ir apledojis no rīta. Atved pie mums savu draugu un lieto Telia Latvija internetu 1 mēnesi bez maksas. Jo vairāk draugu piesaistīsi, jo ilgāk varēsi lietot internetu bez maksas. Sava drauga kontaktinformāciju sūti mums uz e-pastu vidzeme@telia.lv vai informē mūs pa tālruni. Informācija par akciju arī mājaslapā www.telia.lv. Sijāna Nodus saimniecības un būvmateriālu preču veikala piedāvā visdažādāko preču klāstu celtniecības darbiem, dārzam, kā arī preces visai ģimenei. Jaunums! Tirzniecības centrā varēsiet iegādāties nelielu daudzumu metāla jumta PP20 profilu 3 krāsās.
bez īpaša pasūtījuma un piegādes papildmaksas, iespēja iegādāties jumtu nelielām ēkām, šķunīšiem un klājumiem. Labas ziņas tiem, kuri vēlas strādāt ar kvalitatīviem materiāliem. Oktobrī Tirdzniecības centrā esošo metāla profilu klāsts tiks papildināts ar firmas Knauf profiliem. Ziema vairs nav aiz kalniem. Sākot ar oktobri, akcijas piedāvājums siltumizolācijas materiāliem, kas pieejami plašā klāstā no dažādiem ražotājiem. Gaidīsim ciemos! Tirdzniecības centrā Nodas, Piebalgas 85, Cēsīs un saimniecības un būvmateriālu preču veikalā Piebalga, Vecpiebalgas novadā. Tagad Tele2 veikalā jums ir iespēja iegādāties tehnoloģisko jaunumu kompaktos planšetdators. Izvēlieties sev tīkamāko LG Optimus Pad, Samsung Galaxy Tab vai Asus Pad ar pievienojamu klaviatūru. Pieslēdzot Tele2 mobīlo internetu, visus planšetdatorus variet iegādāties ar pirmo iemaksu 1 lats. Uz tikšanos Tele2 klientu apkalpošanas centrā. Sagaidot rudeni veikalā Kolonna parādījušies dažādi jaunumi – šalles, lietus sargi, somas, naudas maki, koferi, kā arī īpašas somiņas, lādītes un maciņi, gan no ādas, gan tās kosmētikai un manikīra piederumiem. Pirmo reizi Latvijā Kolonnā iespējams iegādāties ASV radītas un starptautiski atzīta zīmola Banana Republic aromātus sievietēm un vīriešiem. Aromātu radīšanu iedvesmojas moderno pilsētu dzīves stils, dinamisms, elegance, individualitāte un pikanta provokācija. Nāciet un izvēlieties sev vispiemērotāko. Lai iepirktos, nav jābrauc uz Rīgu. Ietaupi laiku un naudu, brauc uz sev tuvāko tirdzniecības centru Valleta pašā Valmieras centrā. Uzrādi Valletas klienta karti un iepērcies vēl izdevīgāk nekā Rīgā. Līdz ar pilsētas maģistrālu ielu rekonstrukcijas darbiem Valmierā noris arī ūdens saimniecības pakalpojumu attīstības projekta otrā kārta. Šī projekta ietvaros jau šogad pilsētā izbūvēti ūdensvadi un kanalizācijas tīkli 1,6 km garumā. Tomēr lielākie rakšanas darbi vēl tikai priekšā. Nākamgad uzņēmums Valmieras ūdens cer izbūvēt 38,5 km jaunu tīklu. Visu projektu izmaksas ir 9 miljoni bez pievienotās vērtības nodokļa, kuru Valmieras ūdens daļa ir 1,3 miljoni. Kopā paredzēts šīs aktivitātes, kuras es minēju, un arī tīkla izbūve, rekonstrukcija un pieslēguma izbūve. Un no fiziskiem rādītājiem paredzēts 56 km izbūvēt, rekonstruēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus, izbūvēt 6 kanalizācijas pārsūkņošanas stacijas un kopā iegūt vairāk par 1000 jaunām pievienām vietām ūdensvadam un kanalizācijai. Šobrīd būvniecības darbi, kurus veids pilnsabiedrība Mērko Merks, noris Burkānciemā, tāpat arī vairākās ielās Pārgaujā un Jāņparkā. Šogad darbi tiek plānoti tā, lai netraucētu ielu rekonstrukcijas projektiem. Vissarežģītākais objekts būvniekiem bija Limbažu, Beātes, Rubenes un Matīša ielas krustojums. Tādēļ arī šejienes iedzīvotājiem nākas saskarties ar dažādām problēmām, kas nereti rodas īstenojot vērienīgas būvniecības projektus. Te neātra palīdzība nevar iebraukt. Ja? Caur garažu mēs nevaram iebraukt. Viņi jau tur visu laiku rok bedres, ja? Jau 5 vai 6 reizes. Ja? Mašina pa turienes arī nevar izbraukt. Ko darīt? Mājā bija vienai tantei slikti. Un ātrā palīdzība tajā galā ciet, tur visur ciet, ātrā palīdzība iekšā netika. Un tad tantu vajadzēja vest prom, tad labi, kad viņi bija mājās, atslēdz šlagbaumu vaļā caur garažā. Vispār, tā mēs jau arī lūdzām, varbūt, lai atslēdz mums pa dienu to garažu tur vaļā, jo visu laiku dienā viņš stāvēja vaļā. Tagad viņi attaisījuši ir otru pusi vaļā un ir dienas tā, ka tiešām vajag braukt un netiek nekur ārā. Tāpat vietēji iedzīvotājs satraucas, ka līdz ziemas sezonai iela netiks sakārtota. Tādēļ būs apgrūtināta izkļūšana no pagalmiem, kā arī sniega tīrīšana. Tomēr gan Valmieras ūdens pārstāvji, gan arī uzņēmums Mērko Merks skaidro, ka ūdensvadu un kanalizācijas tīkla izbūve šeit jau gandrīz noslēgusies. Līdz novembra beigām Limbažu ielā tikšot ieklāts grāns segums, jo nākamajā gadā pašvaldība plāno izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un pilnībā nomainīt ielas braucamo daļu, kā arī sakārtot gājēju ietves un apgaismojumu. Iedzīvotājiem šīs ielas, tiem, kuriem bija ūdensvads, tiks pārslēgts pie jaunā ūdensvada. Tiem, kuriem nebija ūdensvads,
tiem ir iespēja griezties Valmieras ūdenī un ar Valmieras ūdens speciālistiem runāt, kādā veidā ir iespēja pievienoties jaunam ūdensvedam. Uz dotu momentu mēs sagatavosim vienu joslu transporta kustībai pa Limžu ielu. Limžu ielā uz dotu momentu tiks aplānota tā, ka viņi būs vienvirziena. Un pārējos posmos līdz gada beigām plānojam ieguldīt 100% visas komunikācijas, kuri paredzēti šī projekta ietvaros. Tikmēr pārējos ielu posmos darbi noris daudz raitāk. Noslēgtais līgums ar Merko Merks paredz, ka būvniecības darbi jāpabeidz līdz nākamā gada Jāņiem. Tad Valmieras ūdens izsludinās jaunu iepirkumu konkursu par 38,5 km izbūvi. Darbi 100% uz dotu momentu pabeigti viena rajonā. Jā. Plānojam novembrī nodot vēl 2 rajonus. Un līdz Ziemassvētkiem, kā es pateicu jau iepriekš, mēs ieguldīsim visu komunikācijas. Ceļu sakārtosim, gluži ne jau visu, bet līdz Jāņiem 2012. gadam plānojam visu sagatavot nodošanai. Ūdens saimniecības pakalpojuma attīstības projekta ietvaros Valmieras ūdens iegādājies arī jaunu aprīkojumu laboratorijas modernizācijai, kā arī speciālu automašīnu septisko dūņu izvešanai no ūdens attīrīšanas iekārtām. Šajās dienās Cēsu viduslaiku pilsapmeklētājus ik pa laikam pārsteidz skaļi spiedzieni un bļāvieni, kas atskan no pils mūru iekšpagalma. Tāpat viesiem ir jāuzvedas daudz klusāk kā parasti, jo Cēsu pils izvēlēta par filmēšanas laukumu amerikāņu asa sižeta filmai Ņevas prospekts. Tās centrā darbojas aktieri gan no Amerikas Savienotajām valstīm, gan arī no Latvijas. Jaunajam filmas režisoram Radžifam Dasanī šī ir pirmā patstāvīgi veidotā pilnmetrāžas mākslas filma. Mēs pabijām daudzās valstīs pirms sākām šo projektu. Mēs apceļojām Bulgāriju, Rumāniju, Serbiju un galu galā atbraucām arī uz Latviju, un mums šeit ļoti iepatikās. Kad mēs ieradāmies Latvijā, atklājām, ka šeit ir daudz burvīgas vietas, ko amerikāņu skatītāji nekad nav redzējuši. Mēs ieradāmies Ceisīs, un šī vieta mūs pārsteidz. Šeit viss ir tik satriecošs un burvīgs. Amerikā ir maz vēsturisku vietu, tādēļ mēs vēlamies amerikāņiem parādīt to, kas ir jums. Filmā Ņevas prospekts Ceisīs tiek filmētas atsevišķas epizodes. Filmēšana notiek arī Rīgā un tāpat arī Kalifornijā, Amerikas Savienotajās valstīs. Tās sižets ir bagāts asiņainām ainām, kautiņiem un slaktiņiem. Šis būs īsts spriedzes trilleris. Filma ir par sievieti, kas ierodas Latvijā, jo viņas tēvs ir pazudis. Šeit viņai nākas saskarties ar dažādiem šķēršļiem, mafiju un krāpniekiem. Tomēr galu galā viņi izglābjas. Filmēšanas laukumā sastopama arī daža laba amerikāņu kino zvaigzne, piemēram Tīna Kastjānī, kas latviešu skatītājiem zināma no seriāla CSI Miami. Tāpat arī aktieris Gerijs Hudsons, kurš atveido vienu no galvenajiem varoņiem. Es patiesībā esmu sliktais puisis, par to noteikti liecina mans ārējais izskats. Esmu bijušais cipa aģents, kuru piekrāpa bijušais VDK aģents. Viņš man atvilina šurp un sagūst, un tad mana meita, kuru neesmu saticis vairākus gadus, brauc man glābt. Tāpat pie lomām šajā filmā tikuši arī latviešu aktieri. Juris Žagars šoreiz tēlo vienu no ļaunajiem varoņiem. Savukārt Madara Botmane atveido sievieti, kas pati pret savu gribu pārdota prostitūcijas biznesā. Tagad pēdējā laikā ļoti daudz filmē. Es nezinu, tā kā padomu laikos. Man kaut kāda 3. filma mēnešu laikā, pat 2 mēnešu laikā vienā laidā. Lietuvieši bija pat, tur bija liela loma, tad Krievu filmā man liela loma. Nu, te ir viena tāda epizode, es tādu sadistu, tādu slikto puisi spēlēju. Spīdzinātāji man 4 dienas jānofilmējās viss. Filmas veidotāji sola, ka Ņevas prospekts būs skatāma jau nākamā gada janvāra beigās vai februāra sākumā. Pateicoties interneta sniegtajām iespējām, to varēs noskatīties arī skatītāji Latvijā. This is Gary Hudson live on VTV here in, where are we? In Cesis. In Cesis, here in Cesis. Thank you. I'll see you at 6. Back to you, Dave. Oh, no, just kidding. Thank you. Ik rudeni, oktobra pēdējā nedēļā, madonieši svin sava kultūras nama kārtējo gadskārtu. Šoreiz jau 75.
Madonas kultūras nams sākotnēji būvēts kā aizsargu nams, kara laikā te bija izvietots hospitāls, vēlāk dažādas sabiedriskas iestādes, bet kultūras dzīves funkciju tas pildīja saulaži. Kultūras nama ēku var uzskatīt arī par pilsētas vizītkarti. Šobrīd noslēgumam tuvojas tā rekonstrukcijas otrā kārta. 44 gadus kopā ar Madonas kultūras namu ir tā direktore, Madonas tautas teātra režisore Skaidrīte Strade. Skaidrīt, kā tu šovakar jūties? Es vispār biju drusciņi noraizējusies par visu. Un tagad es jūtos labi. Jo vienmēr man tādās reizēs liekas, vai izdosies, vai atnāks, vai būs, vai ir vajadzīgs. Bet es saprotu, ka ir vajadzīgs. Nama 75. dzimšanas dienā turpat nama pagalmā pulcējās visi darbinieki un vairums no 37 pašdarbības kolektīviem. Vakara gaitā katrs domāja par savu kultūras namu. Citam tas ir deju kolektīvs, citam koris, vēl citam gleznošanas studija. Kopā Madonas kultūras namā pulcējas teju 600 dalībnieku. Kultūras nams mums asociējas ar dziesmu, par mīļu atdevi. Uz visiem. Nevar tā. Man kultūras nams ir mana visa dzīve. No skolas gadiem tā ir mana dzīve šeit. Tā viņu sauca par šķūni, tā viņu sauca vēl kaut kā, un tagad jau ir pilsts, lai veicās. Ar dejām noteikti, jā. Un prieku. Pasākumiem. Ar visu kultūru, jā. Ar labiem koncertiem, labiem kolektīviem. Flīģeli. Lielākais paldies jubilejas reizē darbiniekiem, kas neraugoties uz pieticīgo samaksu, darbu veids stundas neskaitot, sestdienās un svētdienās. Tie priecīgie brīži ir tad, kad kaut kas izdevies, ir labi, un kad tev cilvēki satiek otrā dienā, trešā dienā un saka paldies, bija labi, bija interesanti, bija skaisti. Dzimšanas dienā neiztikt arī bez labu vēlējumiem. Galvenais, lai jubilāram ilgs un veiksmīgs turpmākais mūžs. Lai nākotnē dzimst dziesmas, lai būtu dziesmu apcirkņi pilni, lai mums būtu ko darīt un kā dziedāt un kā dzīvot tālāk. Attīstīties, vairāk iespēju varbūt kaut ko, vairāk pasākumu, lai ir cilvēki, kas nāk uz pasākumiem un piedalās aktīvi dzīvē. Nezaudēt to, kas ir galvenais. Un piesaistīt vēl citus cilvēkus, kas grib kaut kā izpausties. Ko tu novēlēt? Tas 75 gadu, tas ir diezgan daudz, tieši tikpat un vēl vairāk. Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Baltic Forest iepērk kurināmo šķeldu, kas ražota no cirsmu atliekām, krūmiem vai malkas. Privāto mežu īpašniekiem piedāvā šķeldot un attīrīt aizaugušas pļavas un grāvjus. Informācijai balticforest.lv. Naktī no piektdienas uz sestdienu Valmierā Tārbatas ielas apkārtnē nozaudētas automašīnas atslēgas. Pie atslēgām piestiprināts breloks ar gravējumu. Atradējam atlīdzība garantēta. Tālrunis 26 43 34 32. Valmieras muzeja izstāžu namā 28. oktobrī pulksten 18. flamenko deju koncerts. Piedalās Rīgas domes bērnu un jauniešu centra deju grupa Flamenko, ieeja bez maksas. Laikrakstā liesma lasiet, skolas brīvlaikā no Rīgas uz Ķoņiem. Starta iespēja 6 idejām. Aiva plus mūsdienu tehnoloģijas. Uzņēmēja idejas novada attīstībai. Rūjena pārsteidz Japāņus.